Šodien ir 18. augusts, gada brīnišķīgākā diena, kad debesīs satiekās Dievu dievs Jupiters, burvīgā mīlas dieviete Venēra un skaistā, neatkarīgā un seksuālā Lilita. Šādā dienā pieklājas runāt par mīlestību. Mīlestība ir gaisma, kas piepilda un silda mūsu dzīves. Taču dažkārt jūs mīlat kādu un pretmīlas nav, mīlestība beidzas, vai jūs pamet jūs mīļotais cilvēks, un tas sāp. Dažkārt šīs sāpes ir tik liels un neciešams, ka mēs neiemīlamies vairs nekad savās dzīvēs. Dažās tautās un dažās kultūrās ir atklāts kāds ļoti svarīgs princips. Tur cilvēki priecājas un lepojas par to, ka viņi mīl, un viņi ir maz atkarīgi no tā, ka viņus kāds mīl. Kas tādā gadījumā notiek? Ja tu mīli, tu lepojas par to, ka tu mīli, un tevi pamet tavs mīļotais cilvēks, mīlestība paliek ar tevi, un nesāp, sāpja nav. Un es aicinu šodien mīlēt, priecāties un lepoties par to, ka mēs mīlam, un raugi, dzīve paliks skaistāka. Augusts ir laiks, kas ideāli piemērots tam, lai naksnīgajās debesīs vērotu spīdekļu kustību un zvaigžņu lietavas, kā arī tam, lai praktizētu ievēlēšanos. Izej klajā laukā, vietā, kur netraucē pilsētu spožās ugunes, un gaidi savu zvaigzni. Atceries, krītošā zvaigzne parādās negaidot, tādēļ esi gatavs tās sagaidīšanai. Tavas vēlmes var būt lielas un egoistiskas, tās var būt mazas un altruistiskas. Zvaigžņu pietiks visiem. Lai jums veicas! Šoreiz labas ziņas ir atnākuši pie mums no Burundī pilsētas Bužumburas. Lieta tāda, ka kāds nesenā pagātnē Burundī ir iepludinājis cukuru, sliktu cukuru. Vietējie konditori to jauc kopā ar sāli, miltiem, pienu, eļļu, sulām, un no tā visa veido virtuļus un plāceņus. No sliktā cukura ceptie virtuļi un plāceņi ir garšīgāki un iekārojamāki, toties sliktāki. Bužumburā ir savs standartu un kvalitātes kontroles birojs, kuru vada Jean de Dieu Gašamur, kuru mēs vienkārši latviski saukt par Dieva Jāni Gašamuru. Šis birojs ir uzsācis cīņu pret slikto cukuru. Un latviešu tauta, kura jau ir uzveikusi daudzus cukurus un cukuru fabrikas, tagad var izveidot Burundī savu diasporu. Kopā mēs cīnīsimies līdz pilnīgai uzvarai, un tad mēs līksmosim kopā ar burundukāņiem, burundāņiem. Ar dāņiem mēs līksmosim kopā ar dāņu tautu. To arī darām. Ja tu vēlies atrast partneri, kurš ir ideāls un atbilst visām tavām prasībām, es teikšu, ka tāda partnera nav. Ja tu vēlies skaistu, tas, kurš nekad neatsaka un piekrīt visam, ko tu saki, tad tev ir jānopērk gumijas lēle vai jāiegādājās sugas suns. Jo ideāla partnera nav aizvien vienīga apsvēruma, tas ved uz degradāciju. Ir attiecības, no kurām partneri aiziet tikai tāpēc, ka viss ir tik saskaņot un harmoniski, ka tur nenotiek nekas. Attiecībās ir jābūt kustībai, ir jābūt periodiskam nelielam konfliktam, un pat tajā brīdī, tad, kad tu ieraugi savu partneri, skaties uz viņu un nesaproti, kas tas ir par cilvēku, viņš man ir pilnīgi svešs, priecājies, tā ir pāreja uz nākamo līmeni. Tātad
Ja tu gribi sev atbilstošu partneri, tev pašam par tādu ir jākļūst. Izslēdz pretenzijas pret sevi, nenosodi sevi. Mīli sevi, dzīvo laimīgi un baudi to, ko tev dzīve piedāvā. Un skaties 100%, ka tu dabūsi savu partneri, tādu, kas atbilst tieši tev. Un tieši otrādi, cik daudz tev ir pretenziju, aizvainojumu, žēlošanās un tukšas pļāpas, tu radīsi situāciju tādu, ka cilvēki tev netuvosies vispār, jo ar savu pašsagraušanas programmu tu iznīcini visu, kas ir tev apkārt. Iemīli sevi, un partneris, kurš ir tavējais, atnāks. Šonedēļ turpinās periods, kas iesākās jau pagājušajā nedēļā. Proti, pasaule turpinās jums piedāvāt jaukas, negaidītas un pat romantiskas dāvanas. Tomēr uzmanieties, kāds var mēģināt pielikt kāju priekšā, kādam var sākt skaust. Ja jūs sajūtat to, ka kāds jums traucē justies labi, vai saņemt tās dāvanas, ko pasaule jums dod un kuras jūs īstenībā esat pelnījuši, tad nemirkli nevilcinieties, parādiet zobus, kļūstiet viltīgi, savtīgi un agresīvi. Ja cilvēkam ir jāizstāv sevi, tad būt sliktam ir labi. Ņemiet to, ko pasaule jums dod, un aizstāviet to, un tad viss būs labi. Būs tā.